Izsildi sevi un bronhus ar termobronks, karsto ārstniecības augu dzērienu. Siltums un izsildīšana ir viens no papildus līdzekļiem cīņā ar vīrusiem un baktērijām, īpaši augstā laikā, un nekas tik labi neizsilda organismam bronhus kā karstas zāļu tējas. Ej, tu esi augstējies un klepo, tev jāsasildās. Iedzer termobronks. Man tā ķīmija nepatīk. Ko tu? Termobronks var lietot pat bērni. Tas ir karsts augu dzēriens, kas silda bronhus un atvieglos augstēšanās simptomus. Klepus un augstēšanās gadījumā bronhi ir jāsilda, lai klepus neietu dziļāk, jo pat mašīnas iesilda. Paldies par termobronks. Tagad es zinu, lai ātrāk izvesaļotos, bronhi ir jāizsilda. Bet vislabāk izsilda termobronks, karsts augu dzēriens. Termobronks izsildi sevi un bronhus. Ja esi jāpauksties, tad vajag izsildīties, ja? Tieši, kas sāks pretēji, ja? Un tāpēc arī jādzer karstas tējas, jādzer to šķidrumu vairāk, visādi arī morsi principā, ja? Un ja tas ir karsts, tas ir ļoti, ļoti labi, jo imunitāte labāk reaģē. Un termobronks šajā gadījumā ir ļoti laba, efektīva forma. Ja parādās pirmās augstēšanās pazīmes, kņudināšana kaklā, aizsmakums, tuvojas iesnas, termobronks karstais ārstniecības augu dzēriens atvieglos pašsajūtu un galvenais palīdzēs apturēt vīrusu tālāko darbību. Tad, kad cilvēks jau jūtās pārsals, ja, atnākot mājās, vai viņam kaut kāds drudzis parādās, bet mēro temperatūru viņš neko nejūt, bet arī nav tie pirmie simptomi, jau tad vajadzētu domāt par to, ja, lai izsildīties. Ja, un kā kurš to prot darīt? Bronhi ir jāsilda, lai klepus neietu dziļāk. Termobronks karsts augu dzēriens. Termobronks izsildi sevi un bronhus. Bērniem termobronks ir ļoti ieteicams, jo man ir kolosāls atsauksmes gan no pediatriem esmu saņēmis, ja, dzirdēju, gan no jaunam māmiņam, ja, ka termobronks ļoti labi tiešām der, ja, un tieši uz to slimības sākumu, ja, pietiek dažreiz 1 vai 2 krūzes izdzert termobronksu, ja, un bērnam, teiksim, nebūs jau to iesnu, klepu nākošā rīta nekas, teiksim, ja. Ja parādās kaut kādi pirmie simptomi, tik līdz ir aizdomas kaut kāds, ja, uzreiz jādzer vienu krūzi termobronks, pēc tam vēl pirms gulētiešanas 1 krūzi, ja, un tad, principā, no rīta jau nebūs nesmags no tās augstēšanas, ja. Un kas vēl ir ļoti labs termobronksam priekš bērniem, ja, tā ir garša, ja. Bērniem nepatīk zāles, ja. Termobronks patiks bērniem. Termobronks izsilda un veicina svīšanu drudža laikā, labvēlīgi ietekmē elpceļus un palīdz lokāli mazināt rīklas un elpošanas iekaisumu, palīdz cīņā ar vīrusiem un nostiprina visu organismu. Ārstniecības augi, kas ietilpst termobronks sastāvā, jau sen medicīnā tiek izmantot kā līdzekļi, kas stiprina organismu saaugstēšanās laikā. Termobronksam ir ļoti labs sastāvs. Tā skaitā tur ir C vitamīns un 6 augu ekstrakti. Ja? Tas ir melnais plūškoks, tas ir Īslandes ķērpis ekstrakts, tā ir mežrozītes ekstrakts, tas ir aveņu upeņu lāpu ekstrakts, ja? Un melnā plūškoka ekstrakts. Ja? Tas ir tās sastāvdaļas, kas nodrošina to pirmām kārtām dabiskumu un labvēlīgu efektu, ja? Un, kā es saku, tie ekstrakti, augu ekstrakti, viņi satur tā saucamas termovielas. Termobronks vienas paciņas saturs jāizber krūzē, jāpliek karstu vārīt ūdeni un jāsamaisa. Termobronks jādzer karsts. Var lietot to kopā ar medu. Organismu izturības stiprināšanai epidēmiju periodā ieteicams lietot 1 paciņu termobronks dienā. Termobronks var lietot kopā ar pret saaugstēšanās zālēm. Pieaugušajiem 1 paciņa termobronks šķīstošās tējas 3 reizes dienā, bērniem no 3 gadu vecuma 1 paciņa termobronks šķīstošās tējas 1 līdz 2 reizes dienā. Bronhi ir jāsilda, lai klepus neietu dziļāk. Termobronks karsts augu dzēriens. Termobronks izsildi sevi un bronhus.